Esmu pie ligzdas, ko atradu pagājušā gada rudenī, kur es nevarēju saprast, vai tā ir melnā stārķa vai mazā ērgļa. Iešu tagad to skatīties, bet pirms brīža pa gabalu, vērojot mežu, tieši kā uzlidoja divi plēšputni un melnais stārķis apmēram no tās vietas, kur ir ligzda. Iesim skatīties, vai viņi būs apdzīvot un kāda suga to būs apdzīvojusi. Uzliku sejas masku un tagad tuvojos ligzdai. Pirms ieiešanas mežā, ejot pa izcirtumu, redzēju, ka mazo ēgļu pāris riesto virs ligzdas. Bet tajā pašā vietā bija arī melnais stārķis. Tur gadījumā nav līdzīgi kā ar Annas ligzdu, cīņa par vienu ligzdu. Iesim tuvāk. Jā, ieraudzīju jau ligzdu. No binoklis skatoties ir ēgļu zāriem pušķojums. Jā, mazais ēglis tātad to ir aizņēmis. Nu, tā arī pagājušajā gadā likās, ka tā ir mazā ēgļa. Ātri noiesim ar ligzdas koku, paskatīsimies, kas par mēsliem apakšā. Mazā ēgļa mātīte. Mēslu nav. Tātad viņš te neuzturās. Jo ticams, ka melnais stārķis pacēlās nevis no ligzdas, bet no šīs upītes. Ideāla barošanās vieta.